Čau! Es esmu treneris Kārlis Martisāns. Laipni lūgts MyFitness podkāstā bez svariem. Šodienas viesis ir Lelde Kozolāne. Viņa ir grupu trenere un Latvijas Universitātes karsējumieteņu trenere. Liela daļa cilvēku ļoti īsā laikā pēc uzsākšanas jau pārtrauc savus treniņus. Un šodienas epizodē tu uzzināsi, kā sevi sagatavot, lai tavi treniņi noved līdz pat rezultātam. Čau, Lelde! Čau! Uzbrusim skatītājiem ainu. Ir janvāris. Tu iej sporta zālē, un sporta zālē tu redzi pilns uz skrēcliņiem cilvēks stāv rindā un prasa, kurš nākošais? Es iešu pie pirmā, kurš ir brīvs. Tu aizēji uz sporta zāli, kur ir trenažieri, un trenažieros cilvēki ceļ un tur dala inventārus, un visi ir apņēmības pildi grupu nodarbībām. Ir 35 cilvēku rindā jāstāv, lai pieteiktos par 50. un tikt iekšā grupā. Tātad liecina, cilvēki grib sportot janvārī. Bet pēc pāris mēnešiem, un parasti jau martā ir pirmās iezīmes, uz skrēcliņiem vairs nav rinda. Tu vari džimā izmantot inventāru pats sev, un iespējams pat tev nebūs jāpiedāvā kādam dalīties. Un tieši tāpēc arī grupu nodarbībās pēkšņi pietiek vieta. Un tik īsā periodā, kā pāris mēneši, mainās. Cilvēku bija daudz, un vasarā viņā būs par 50% mazāk. Tad šī podkāsta sarunas būs par apņemšanos. Un pastāst lūdzu tu kā grupu treneri, pareizi? Pastāst lūdzu tu kā grupu treneri no sava skatu punkta. Kas ir tā atšķirība cilvēkam janvārī un cilvēkam, kurš ir martā palicis trenējoties? Tie, kas turpina trenēties daudz vairāk kā 2 mēnešus, kas viņos ir tik īpaši? Pirmais man ienāca prātā, ka tu man uzdevi šo jautājumu un tu sāki jau stāstīt par to situāciju. Tie cilvēki, kuri turpina iet martā, viņi visticamāk nāca arī decembrī, novembrī un tā tālāk. Bet ja mēs runājam par tiem, kuri atnāk janvārī un tad vairs martā nenāk, ir jāsaprot, kāpēc viņi vairs to nedara. Kas ir mainījies viņu dzīvē? Droši vien ir pazudusi tā motivācija vai vienkārši janvāris ir beidzies un jaunais gads jau ir arī jau aiz muguras. Un, ir jāsaprot, kāpēc. Kāpēc tas viņiem vairs nav svarīgi? Vai tas nav svarīgi, tāpēc, ka tieši tā, apņemšanās strādā tikai mēnesi un tad pārējo mums ir disciplīna vai kaut kas tāds, kura varbūt vai kaut kas cits nav tam cilvēkam. Vai vērtības ir pamainījušās? Jā, noteikti kaut kas tajā dzīvē pamainās. Ja sākumā ir baigā apņēmība, baigā motivācija un liels tāds spars iet uz sporta zāli un kādu saki, jāgaida rindā uz trenažieriem un jāgaida rindā uz grupu nodarbībām. Tā tiešām ir. Ir daudz vairāk jaunu cilvēku, jaunu seju arī manos treniņos šobrīd, un es viņiem novēlu turpināt arī un nepadoties. Jo tas ir par nepadošanos un droši vien pārkāpt sev pāri tam, kad beidzās šī motivācija. Un uzstādīt to kā tādu ieradumu. Es laikam gribētu teikt, ka jā, tas ir droši vien par vērtībām, kāpēc es to daru un par ieradumu. Jo ieradumiem ir liels spēks mūsu dzīvē. Es domāju, ka cilvēkiem ir ļoti liels hypes uzsākt kaut ko jaunu. Un ja tas jau nav 7. gads, kad tu uzsāc jau to pašu janvāra treniņa režīmu, tad doties uz jaunu vidi, iespējams iepazīt jaunu cilvēku, apgūt jaunu vingrinājumu, saprast, ka šis man jau sanāk labi. Pašā sākumā ir daudz jaunas lietas. Tās paceļ dopamīnu līmeni, gribās vēlreiz doties un to pašu pieredzēt. Un tad, kad šī pieredze jau kļūst rutīna veida, kad es zinu, kas tur būs, es zinu, ko es tur sagaidīšu, pēkšņi zūd interesi, jau vairs nav nekas jauns. Tu pieminēji disciplīnu. Kā tu raksturotu disciplīnu, šo vārdu? Disciplīna ir tad, kad tev negribās, un tu vienalga to dari. Ne jau tādā ziņā, ka tev ir kaut kas negatīvs, kāpēc tev super negatīvs, kāpēc tev to negribās darīt, bet tu zini, kad, pieņemsim, treniņš būs foršs. Sajūta pēc tam būs forša. Bet tev tāpat negribās iet, bet tu tāpat turpini to darīt un turpini iet. Un te jau laikam arī apakšā ir tas, kāpēc es to daru, vai ne? Droši vien tāda veselības aspekts un fizisko spēju aspekts un varbūt kaut ko sasniegt vairāk un tā. Jā, disciplīna vienkārši turēties pie plāna, turēties pie sākotnējās domas un nepadoties. Tad es labprāt vēl papildinātu tavu definējumu disciplīnai,
kad disciplīna raksturo tavu spēju šajā mirklī atteikties no kaut kā patīkama, varbūt nedarīšanas, jo nedarīšana bieži vien ir patīkama. Un disciplīna raksturo tavu spēju šobrīd atteikties no patīkamā, lai pieredzētu kaut ko vairāk darot. Tad nedarīšana pret darīšanu. Tad šī apņēmība ir nevis uz to, ka es sportošu tikai to 1 gadu, jo cilvēku mūžs ir daudz ilgāks kā gadu. Tad es cilvēkiem, kas apņemās decembrī, aicinātu varbūt paplašināt savu skatījumu un apņemies darīt kaut ko labu priekš sevis un priekš sava atlikušā mūža, ja vien tu neplāno pēc gada karot. Bet to mēs nekad nezinām. Bet to es nereklamēju. Tur neviens nevar zināt, kad tas notiks, un tas ir īstenībā pats labākais. Jo tev ir katra diena iedota, katra diena, nevis pat katrs mēnesis, katrs gads, bet katra diena, kuru tu vari izmantot, kur sēžot pie televizora, skatoties seriālu, vai iet uz sporta zāli, vai darot kaut kādas citas dzīvē svarīgas lietas. Jā, man liekas, ka būtiski ir saprast, ka katra diena ir svarīga. Un katru dienu ir svarīgi padomāt par sevi varbūt nolikt pirmajā vietā. Varbūt, ka no tā arī izriet tas, kāpēc es to vispār daru. Un nevis pieņemsim apņemties, janvārī, es iešu uz sporta zāli. Nē, es teiktu labāk, es būšu, piemēram, tur šogad veselīgāks vai iemācīšos izdarīt burpiju vai kaut ko tur pacelšu tik un tik vai noskriešu tik un tik vai vienkārši satikšu, pieņemsim, 10 jaunus cilvēkus sporta zālē, piemēram. Kaut kādu tādu mērķi, kas ir kaut kas vairāk, ne tikai iešu uz sporta zāli. Un ko tas tev dod? Iešu uz sporta zāli. Es arī varu aiziet uz sporta zāli, neko tur nedarīt, sēdēt telefonā. Ko man tas dos? Neko. Kāpēc es uz turieni eju? Ko es no tā gribu sasniegt? Vai es gribu vienkārši atbrīvoties no negatīvām emocijām? Fine! Tas man ļoti labi strādā. Treniņš, kur es varu skaļas mūzikas pavadījumā izlādēt savas emocijas, atstāt tur visu un aiziet nevis kilogramos vieglāka, bet ar tādu citu pilnīgi skatu un emocionāli daudz vieglāka sajūta. Tāpēc, varbūt atrast to kaut kādu citu to skatu punktu un atrast sev kaut kādu citu mērķi. Ne tikai aiziet uz sporta zāli, bet kas tad tur notiks? Kas ar tevi notiks? Kas tu būsi pēc tam, kad iznāks no sporta zāles? Vai kas tu būsi, kad tu 3 mēnešus, gadiem vai cik ilgi sportos? To varbūt pat vēl. Es labprāt iedotu uzdevumu ikvienam. Es domāju, ka es pats šo esmu jau kaut kad pildījis. Es neatceros, kurš man iedeva, bet tas man ļoti palīdzēja saprast, kāpēc es to daru. Un uzdevums ļoti vienkārši. Ir vajadzīgs rakstāmais, tas palīdz mūsu smadzenēm labāk apstrādāt informāciju un domas labāk raisās pašam sēžot pie lapiņas. Un ļoti vienkārši uzrakstīt jautājumu un pēc tam atbildi uz jautājumu, ko es gribu izdarīt. Un, ja ir tavs piemērs par to, ka es gribu nākošo gadu dzīvot veselīgāk, uzraksti vienā vārdā, vienā teikumā. Bet, ja tev nav zināms, kā to izdarīt, tu zini, ko tu gribi izdarīt, bet nezini, kā. Prasi visiem cilvēkiem pēc kārtas, trenerim, draugam, speciālistam, uzmanīgi ar internetu, bet arī internetā. Uzdod jautājumu, kā to darīt, un uzdod jautājumu, kāpēc to darīt šādā veidā. Un tev būs zināms jau plāns, tas, manuprāt, ir ļoti vienkārši. Tas ir tik daudz, cik definēt, ko es gribu, un uzzināt pēc tam jau kā to darīt. Un tad arī būs tā pati darīšana. Tikai daudz droši teiks, es tā nezinu, ko es gribu. Vai ne? Bet ar to ir jāsāk. Manuprāt, mēs esam pieauguši cilvēki. Jā, es saprotu. Ja ne tagad... Es tā zinu, ko es gribu. Ja ne tagad mēs uzņemamies pašu atbildību par sevi un savām izvēlēm, savu dzīvi, tad kad tad? Jo manā vietā neviens neizdomās, ko man vajag un ko es gribu. Neviens neuzminēs. Es varētu ilgi sēdēt ar krustēm, saliktām kājām un rokām un gaidīt, uzmini, Lelde, ko es gribu. Bet, ja es pats nezinu, tu pat nevari uzminēt, jo es nevarēšu to pat apstiprināt. Tas ir citādāk, jā. Bet jā, tas noteikti ir būtisks aspekts, zināt, ko es gribu. Kaut ko apņemoties darīt. Ja reiz mēs nodefinējām disciplīnu, kā tu definētu apņemšanos? Kas tev prāt zem šīs slēpjas, kādas komponentes? Jā, man ir diezgan ilgi jāpadomā par šo. Es nevaru, man nav tāds pirmais, apņēmība. Jo tas man saistās ar mērķiem.
Es laikam liktu vienādības zīmi ar mērķiem, jo apņemšanās ir kaut kas, ko es pasaku sev, ka, hei, es šo darīšu tādu un tādu laika posmu, un tas ir par mērķiem. Un ja nav disciplīnas, tad nebūs. Laikam tur ir viss tādā sasaistīts kopā noteikti. Tad viņi ir apņēmība saistīta ar disciplīnu, bet apņēmība, mērķi, disciplīna, jā. Ko līdz tu pieminēji mērķus, es pie sevis iedomājos, ka es nevaru atcerēties nevienu mirkli, kad es kaut kur sēžu apņēmībā. Vai nu es sēžu, jo man nav plāns, bet man nav plāns, ja man nav mērķis. Bet ja ir mērķis, tad pamatā ir plāns, un ja ir plāns, tad zināms, ko darīt. Un tad atliek tikai the doing, tā darīšana. Tad ir prokrastinēt vai darīt. Bet apņēmība patiesībā šai vienādumā man šeit nespēlē lielu lomu, bet cilvēki ļoti bieži mēdz decembrī pirms jaunā gada uzliek ekspektāciju, izmantojot vārdu es apņemos darīt, bet tā iztrūkst tas plāns un tas rīcības struktūra. Jā, jo tas labi skan, tas ir es apņemos, paskaties, cik labi skan. Tas ir ļoti tāds liels, diezgan spēcīgs vārds. Es apņemos kaut ko tur darīt. Tas izklausās tā kā es nezinu, ko cilvēki ir apņēmušies šogad darīt. Man ir dažādi iedvesmot. Es apņemos šogad, vai tieši tā iedvesmot 100 cilvēkus vai kaut ko tajā. Tas skan ļoti tā, forši viņi apņēmās un tu taču arī vari un man taču arī kaut ko vajag, vai ne? Bet tagad tu saki, nav plāna, nav mērķa, tas ir tikai tāds skaists. Jā, es šeit uzreiz paceļu sarkano karodziņu, jo es pirms gada, man arī bija lieta, kur es apņēmos, un es par to runāju un stāstīju cilvēkiem. Un es tiešām atceros, cik interesanti bija tā saruna, un kur cilvēki, jā, tiešām, tas izklausās super, ļoti laba ideja, lai tev tur veicās. Un bija daudz patīkam vārdu, un es neizdarīju. Tas bija mans tavs jautājums, vai tu to izdarīji, un otrkārt, vai viņi tev pajautāja, kā tu to izdarīji. Vai ne, cilvēki nekad neprasa, kā tu to izdarīsi, vai tu palīdzētu, vai kaut kādā. Jā, es apņēmos attīstīt biznesu, bet man nebija līdz galam izstrādāts plāns, bet man apņēmība un enerģija bija milzīga, bet es saskāros ar daudziem jautājumiem, kurus pirms tam nebiju nerisinājis un iedomājies, un man pēkšņi bija kaut kāds šķēršļi, pie kuriem es apstājos. Man bija vajadzīgs vairāk laika to sapratsēt, tad es uzrakstīju plānu, es precīzi definēju, ko es gribu. Es pat nolīgu cilvēkus, kas man palīdzēja izšķetrināt, ko tieši es gribu. Un tagad es daru, un es par to esmu priecīgs. Zini, ko es iedomājos? Tad, ja tu 1. janvārī pasaki, es apņemos to un to, tev nākamajā dienā pienāktu e-pastā ziņa, hei, Lelde, es dzirdēju, ka tu apņemies to un to, kāds būs tavs plāns? Kā tu to reāli izdarīsi? Nevis vienkārši tā kā apņemos. Lai tas būtu kādam, kurš to izdara tavu fonā, vai ne tev uzprasa vai kaut kādiem. Varbūt tavi draugi vai ne, vai kāds, kuram tu pastāsti, hei, mana apņemšanās šogad ir sportot. Lūdzu, palīdzi sastādīt plānu. Tad, draugs, ja tu klausies, pasaki savam draugam paziņēja otrai pusītē vienalga, saki, un kāds būs savs plāns un ko tu darīsi? Jā, man tev sastādīt kopā, jo pretējā gadījumā sanāk, ka es jau jūtos nolikts uz lāpsņiem, tu man paprasti, Kārli, kāds tā plāns. Man ir bail, man jā, un tad jāklausās šis podcasts un jādomā, hei, ko es tālāk varu, vai tieši tā, kā teici, meklēt internetā, prasīt draugam, prasīt trenerim, vai ne? Jo mums ir tas zinām, kā tu un es, mēs katru gadu redzam, ka ir šīs situācijas. Mēs zinām, kā tev tikt pāri martam, aprīlim un visam pārējiem gadam, vai ne? Mums ir tāds laiks. Tipveida procedūras mēs varētu izstrādāt pat šim, jā. Un, jā, galvenais droši vien, ka ir atrast kaut kādu to personu. Tāpat kā tu atradi savu cilvēku, vai ne, kas tev palīdzēja. Es īstenībā domāju, ka, hei, varbūt tev pašam šķiet, ka tu tur nesasniedz vai ne to savu apņemšanos, ko tu gribēji to milzīgo, bet īstenībā tu esi izdarījis rīktīgi daudz. Tu jau atradi kādu, pie kā vērsties. Tu jau esi, zini, ko izdarījis mājas darbu. Tu esi to, ja šī ir skatuve, tu izdarīji aizskatuves darbu šajā gadā. Tā izklausās, vai ne? Un tad jau laikam mēs varētu novēlēt arī pārējiem cilvēkiem, vai ne? Viņi tā kā janvārī atnāk, ir apņemšanās pilni, bet vai viņi ir izdarījuši mājas darbu, tur uzstādījuši mērķi, atraduši sev workout buddy vai kādu citu. Tā kā drusciņi varbūt arī sestdienā, sētdienā, ja tu neesi sporta zālē vai kādā vakarā, kad izdari to mājas darbu. Un kur izdomā, kāpēc, vai atrodi kādu draugu, vai atrodi treneri. Nopērc jaunas apavus. Foršu sporta treniņu tērpu. Svarīgas lietas. Tagad ir atlaides. Jā. Tieši tā svarīgas lietas tas ir.
Viss jau, jā. Nu. Vai tev ir kādreiz bijis iespēja redzēt cilvēku, kurš apņēmības vadīts ierodās, trenēties, bet viņam nav acīs dzirksteli? Var redzēt, kad ir grūti, viņš izpilda to kā smagu pienākumu, bet tur nav gandarījuma sajūta, ka tur nav bauda. Un kā tev šķiet, kas varētu būt par vainu šādai situācijai? Kā tas tā vērtējas? Man pat liekas, ka šodien pie manis bija tāda sieviete uz vienu treniņu. Tas bija tāds diezgan intensīvs treniņš. Es pieļauju, ka ir jāatrod savs. Tāpēc ir jāizmēģina dažādi treniņi, jāaiziet pie dažādiem treneriem. Varbūt viens treneris tev patīk, otrs nē. Es varbūt teiktu, ka viņi ir apņēmības pilni. Viņiem visdrīzāk deg tās acis, es teiktu, nekā nedeg. Bet nevajadzētu padoties pie tā, ka viens treniņš man patīk, otrs nepatīk, un tad jau viss sporta zālē nekam nav jēgas, vai ne? Vai viens treneris patīk, otrs nepatīk, un tad es neiešu, tāpēc, ka man tur kaut kas... Es teiktu, ka vienkārši ir jāatrod savs, tāpat kā man nepatīk skriet. Kuram patīk skriet? Citiem vienkārši to nepatīk, bet viņi dara, citiem tiešām patīk, un viņi dara. Un citi atrod citu trenažieri, citu sporta veidu, kur arī ir kardioslodze, un viņi var to tā kā apiet. Es domāju, ka vienkārši jāatrod savs. Tu pieminēji pameklēt savu treniņu veidu, ja nepatīk skriešana, paprovēt ko citu. Un es zinu, ka cilvēkiem ne ar pirmo reizi izdodas atrast to savu īsto veselīgā dzīves stila sastāvdaļu, jo es esmu vairākus gadus braucis ar riteni, bet šobrīd ar divriteni treniņu režīmā es neesmu braucis daudzus gadus. Šobrīd es trenējos tikai zālē, un dažkārt man ir kardio, vasarā man patīk skriet. Bet man joprojām ir mainīgi. Kā tev šķiet, kāpēc cilvēkam ir liels apgrūtinājums pašā sākumā uzsākt kaut ko jaunu? Bet kuram patīk kaut ko mainīt savā dzīvē? Cilvēks ir domāts ķermenis. Ja mēs domājam par ķermeni fiziski, cilvēka ķermenim patīk pastāvība. Visu laiku viņam nepatīk pārmaiņas vispār. Viss ir kārtībā, mēs esam homeostāzē, mēs esam vienā stāvoklī. Viss ir labi. Mēs tā varam dzīvot. Tā mūsu ķermenis domā. Pēc bioloģijas un fizioloģijas. Jā. Bet tā jau dzīvē nenotiek. Mēs tā neko nesasniegsim. Un, man liekas, ka kāds varbūt atradīs ar pirmo reizi. Kāds varbūt atradīs pēc mēneša vai pēc 2. Galvenais ir nepadoties un galvenais ir izmēģināt kaut ko jaunu. Es saprotu, ka droši vien ir kaut kāds konkrēts laiks, kad šis cilvēks var iet uz sporta zāli vai kaut kāda konkrēta diena. Bet es ieteiktu izmēģināt daudz un dažādus treniņus. Varbūt no sākuma šķiet, ka ir grūti. Bet ir jāsaprot, ka visam ir savs laiks, un tas ir normāli, ka sākumā, un es to saviem vīrotājiem arī atgādinu, ka, ja sākumā nesanāk, tur līdzsvara vingrinājumi vai kaut kāds leciens vai kaut kas tāds, tas viss ir ok. Ja tu dari jaunu lietu, tas ir pilnīgi normāli, ka kaut kas nesanāk, un ir grūti noteikti sev pārkāpt pāri, jo es domāju, ka tas ir tāds drusciņ kauns, kad zini visiem citiem sanāk, un hei, ko es tāds lūzeris, kāpēc man nesanāk, vai ne? Bet es arī aicinu parasti fokusēties vairāk uz sevi, un tu nekad nezini, vai tas cilvēks blakus tev nāk jau 6 gadus, vai viņš ir tikko sācis nākt, un tā ir īstenībā tāda burvība sporta zālē, kad sanāk pilnīgi dažādi cilvēki, bet viņiem ir viens mērķis. Ierodas dažādi cilvēki, un viņiem katram ir viens kopīgs mērķis. Kas tas ir, kā tu to nosauc? Kas zem tā slēpjas? Kopīgs mērķis visiem noteikti ir pirmkārt izkustēties, vai ne? Pasportot un kaut ko sasniegt. Noteikti kādam tas ir tur daudēt kādus kilogramus vai sasniegt kaut kādas spējas, bet visiem kopā jau pa lielam tas ir uzturēt veselīgu ķermeni, vai ne? Priekš sevis. Veselību priekš sevis, tieši tā, nevis priekš kāda citā. Un tajā brīdī arī salīdzinājums ar to, viņš jau šeit nāk 6 gadus, un viņam tik labi sanāk. Un manuprāt, šāda salīdzināšana, vispār skatīšanās, kā iet citiem, tas nepalīdz, nemotivē. Varbūt vienīgi noticēt, ka viņiem sanāk jau 6 gadus, un arī es varu to darīt, un tā var būt daļa no manas dzīves. Bet
treniņos nekad nav sacensības. Treniņos nav jāsacenšās ne ar citiem. Un patiesībā dažkārt mēdz tie loziņi būt, kad dodies treniņā un sacenties pats ar sevi. Tu vari sacensties pats ar sevi, ja tu to vari izmērīt, bet to es aicinātu darīt skrien sprintu, cel kilogramu un tur sastādi plānu, kā tu vari sev sakaut, piemēram, pēc 3 mēnešiem tajā pašā disciplīnā. Taču nākot uz grupas nodarbībām, tu noteikti gribi rūpēties par kustībām, gribi justies labi, bet tās ir lietas, kurās nevajag sacensties. Tas ir veids, kā tu vari no sava ķermeņa iegūt vairāk, lai piedzīvot vairāk no dzīves un pasaules. Jo, es tikai gribu apstiprināt to, ko es iepriekš minēju, kad es esmu par darīšanu un kad vienmēr ir vērts darīt, jo ar to var pieredzēt daudz vairāk. Bet redz, ja es esmu apņēmies sportot, taču ļoti gribās izdarīt visu vislabāk. Un es uzlieku ļoti augstu latiņu, smagas ekspektācijas, iespējams grūti piepildāmas, un tas ir liels spiediens. Bet ja šodienā es esmu paslīdējis un savilcis muguru, tad man nesanāks baigi aktīvais treniņš, un tad tajā brīdī gribās teikt, bet, ja man nesanāk nekas, tad nekas. Es jau piekrītu, tas zini, šī ir domāšana, melns, balts, visu vai neko. Jā. Šito vienkārši lūdzu sapakojam, miskastē, vispār pa dzīvi, man liekas, šis ne tikai sporta zālē šis nestrādā, bet dzīvē arī, ja tu skaties uz visu melns vai balts vai iešu tagad uz 5 treniņiem vai neiešu uz nevienu treniņu, tad es novēlu katram šo celikt un izmest miskastē un iet ar tādu, ka varbūt tā, bet varbūt arī šādi. Un es arī domāju, ka tu teici, visu vai neko, tagad ņemšu un sportošu un dara arī tā. Un pie manis arī nāk tādi cilvēki, kuri iet uz vairākām nodarbībām pēc kārtas. Ir tīpaši tādi, kuri tikko sākuši sportot. Es silti iesaku to nedarīt. Un ja man saka, kāds būs nākamais treniņš, varbūt man pie tevis nāk, es saku, labāk atpūties, aizej izrullējies vai tur pastaigā pa skvēseliņu mierīgi. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka viens treniņš dienā, tas arī ir ok. Un ja tas ir 20 minūtes, 30 minūtes, tas arī ir ok. Nākamajā dienā nāks, tur nostrādās stundu vai būs ilgāk zālē. Saprast, ka visu vai neko tas nestrādās. Man ir labs skaitlisks piemērs. Man ir klients, kurš 4 gadu laikā ir aizvadījis 600 treniņus. Un izklausās 600 treniņi ļoti daudz, bet patiesībā būtu vienalga, vai tie 600 treniņi ir 2 gados vai 4 gados. Bet ja viņš mēģinātu 2, iespējams, viņš netiks līdz 4 gadiem. Yes, makes sense. Tu visticamāk vari mēģināt dubultot, cik reižu nedēļā tu trenējies, bet nevienmēr ir jēga. Patiesībā, ja tev ir kvalitatīvi treniņi ar normālu dozētu slodzi, viņiem nav jābūt 6 dienas nedēļā. Ļoti laba stratēģija, kā dozēt slodzi spēka treniņos, tas ir viens no modeļiem, ir 3 nedēļas slodze, un 4. nedēļa ir atslodze. Meitenēm šis ir praktiski, ja, piemēram, menstruālais cikls ietekmē vairāk, tad tas vienkārši ļoti praktiski pieeja, ko proaktīvi iekļaut jau savā vienkārši treniņa režīmā. Un ļoti bieži liekas, bet tajā nedēļā, ja es jūtos labi, tad es darīšu neko, tad man pazudīs viss progress. Nē, tu visticamāk, ja tu trenējies priekš savas dzīves, priekš tās labbūtības, tu aizvedīsi 100 treniņu, un tas, ka tev ir 3 soļus priekšu un 1 solis patiesībā nevis apakaļ, viņš vienkārši ir turpat tās blakus, bet tu neizkāp ārā, tad 3 soļus uz vietas un vienkārši pieliec kāju blakus, lai tu nekrīti atpakaļ. Kritiens atpakaļ ir slimība, traumas, pārslodze, apņēmības zudums un ārējās lietas. Apkopojot šodien runāto, kas ir svarīgākās lietas, ko paņemt līdzi no mūsu sarunas? Viena lieta, ko es iesaku atcerēties no šīs mūsu sarunas, ir, ka tu pats sev esi labākais draugs. Nekritizē sevi, citreiz sanāks izlaist kādu treniņu, tas ir pilnīgi normāli, atsāksi pēc laika vai kaut kā tā, tas viss ir ok. Un šeit arī ir jāatcerās, un šī būs mana otrā lieta, ko es iesaku, kāpēc tu to dari. Viens ir apņemšanās, superīgi pateikt to visiem skaļi, bet otrs ir, kā tu to tiešām izdarīsi un kā tu to visu turpināsi. Un kā tu to turpināsi visu savu dzīvi, vai ne? Jo tā jau arī ir. Dzīve nebeidzās tikai pēc sporta zāles apmeklējuma, tā turpinās. Un tāpēc es arī iesaku ikvienam atrast to savu kāpēc
un atrast to, kāpēc un iet tā kā uz sporta zāli un darīt to visu un sportot, bet mums ir jājūtās tā kā labi ārpus sporta zāles. Pieņemsim, tas ir arī mans, kāpēc es šo daru. Es gribu, lai man nesāp muguru un es varu uziet pa tām trepēm, tāpēc jā. Liels paldies, kad atnāci uz šodienas sarunu. Klausītāji, atceries, esi draugs sev. Tas, ko tu dari sporta zālē, ir tikai vienīgi priekš tevis. Un visticamāk, jā, tev būs piedzīvojumi zālē, bet visvairāk ar šo pieredzi tu varēsi piedzīvot arī tālāk savā dzīvē. Tu to dari priekš sevis. Liels paldies, ka esi kopā ar mums mūsu MyFitness podkāstā. Šī bija jau epizode numur 4 un tiekamies nākošu reizi. Atā!